Latvijas Kamansu un sporta federācijas tiesneša seminārs. Šis seminārs ir balstīts uz International Federation of Sledogu sporta sacensību noteikumiem. Atruna. Ja jūs esat noklausījuši šo semināru, ir lūgums to pārunāt ar kādu no pirmās kategorijas tiesnešiem, kas ir certificēti Latvijā. Šo sarakstu jūs varat atrast federācijas mājaslapā Sledogu LV sadaļā dokumenti. Tāpat mums lūdzam tiesneša semināru materiāls neizmantot kā pierādījums, ja tie nebūs tādi, ja jums ir vēlme apstrīdēt kādus no sacensību rezultātiem. Lūdzu, pirms apspriežieties ar savu kluba vadību un tikai tad iesniedziet apelāciju, kad jūs vēlreiz esat pārlasījuši aktuālo notikumu versiju un pajautājuši ekspertu viedokli, pirms virzieties tieši uz šo konkrēto apelāciju. Lai vispār kaut ko varētu tiesāt, vispirms ir jāsarīko pašas sacensības. Un sacensības ir jāsāk ar plānošanu. Lai sarīkot Kamansu un sporta sacensības Latvijas Republikas teritorijā, ir minimāli nepieciešams sekojošas lietas. Organizators, lokācijas vieta, ārsts un vetārsts, civiltiesiskā apdrošināšana, pašvaldības publiskā pasākuma atļauja un dažos gadījumos arī citi dokumenti. To mēs tūlīt izrunāsim sīkāk. Lai pasākums atrastos Latvijas Kamansu un sporta federācijas oficiālajā kalendārā, klubiem tas ir jāpiesaka, un šā saskaņošanas kārtība ir noteikta sacensību rīkošanas noteikumos. Arī šos jūs atradīsiet federācijas mājaslapā sledogu.lv sadaļā dokumenti. Federācijai pieder arī zināms mantu apjoms, kuras jūs varat izmantot, lai varētu kvalitīvāk sarīkot sacensības, un tas nebūtu jādara pašam klubam. Federācijas īpašumā, piemēram, ir zīmes, cieti, telts un dažādi elektrotehnika, kā chronometri un tablo pulksteņi. Tāpēc lūdzu esat aicināti sazināties ar savu klubu vadību, lai piekļūtu minētiem sarakstam un kvalitīvāk varētu izplānot pasākumu. Juridiskais organizators, ar to ir saprotams fiziska vai juridiska persona. Parasti tā ir biedrība, tikpat labi tas varētu būt arī komersants, SIA, akcijas sabiedrība, bet pārsvarā pasākums tomēr rīko Latvijas teritorijā biedrības. Pasākumu var pieteikt arī fiziskā persona, bet būtu daudz lielāki šķēršļi saskaņojumā, jo ir nepieciešams norādīt atbildīgās personas par drošību un citām lietām, un biedrībai to izdarīt daudz vienkāršāk. Arī paskaidrojums mazāk būs nepieciešams iesniegt no biedrības puses. Attiecīgi biedrība ir tā, kas parasti rīko pasākumus konkrēti sporta jomā. Lokācijas vietas saskaņojums nozīmē, ka ir nepieciešams to saskaņot ar to, kam šī konkrētā trasa pieder. Latvijas teritorijā bieži īpašnieki ir gan pašvaldība, gan valsts, tā skaitā Latvijas valsts meži, dažreiz Rīgas meži. Protams, ar teritoriju var piederēt privātiem īpašniekam, tā var būt arī sporta bāze. Šajā gadījumā būs nepieciešams mazāk saskaņojumu. Bet jebkurā gadījumā, lai jūs izmantot jebkuru no teritorijām, ir jāsaņem rakstisks apliecinājums. Latvijas valsts mežu vai Rīgas mežu gadījumā, piemēram, jūs rakstiet iesniegumu un attiecīgi norādiet izmantojamo teritoriju, izmantojamo paredzamo pasākumu veidu un pēc nedēļas vai divām, kā katra institūcija to izskata, jums ir liels cerības saņemt šo konkrēto apliecinājumu. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai pasākumam jābūt gan vetārstam, un attiecīgi šis vetārsts jāpiesaka ar pārtiks veterināriem dienestam, un ar vetārstu ir jābūt parakstītam līgumam. Līgums ir standarta, parasti tā ir viena lapa, kurā ir atrunāts kā konkrētais vetārsts Latvijā ar licenci esošu nodrošinās jums veterināru medicīniskos pakalpojumus pasākumu laikā. Protams, saprātīgā apjomā, cik uz vietas tos ir iespējams arī sniegt. Atbilstoši publisko izklaides un svētku pasākumu likumam ir jāskatās arī pēc jūsu pasākumu lieluma, cik liela būs nepieciešama medicīniskā palīdzības brigāde. Parasti ir iespējams iztikt ar vienu ārstu, bet tas ir jāskatās konkrēti pēc jūsu pasākumu lieluma. Lai jūs varētu virzīties uz publiskā pasākuma atļaujas saņemšanu no pašvaldības, pasākums ir arī civiltiesiski jāapdrošina. Ieteikums ir vērsties pie kāda no brokeriem, jo tas varēs apsvērt, kurā apdrošināšanas kompānijā saņemt vislabāko piedāvājumu. Viena pasākuma apdrošināšana 2024. gadā maksā aptuveni 20–25 eiro, ja jūs apdrošināsiet uz visu sezonu, tas var
jums ietaupīt līdzekļus, ja jūs zināt, cik pasākums jūs gadā veiksiet. Bet jūs šo apdrošināšanu variet iesniegt arī, tā teikt, pēdējā brīdī pirms atļaujas saņemšanas. Tai nav vēl obligāti jābūt gatavai iesniedzot pieprasījumu konkrēti par publiskā pasākuma saskaņošanu. Attiecīgi, jums tajā teritorijā, kur jūs rīkojat sacensības, arī ir nepieciešams pieprasīt šo publiskā pasākuma atļauju. Novadi bieži dalās, bet dalās pagastos. Citās novados ir jāpiesaka publiskā pasākuma atļauja tieši konkrēti novadā, citur pagastos. Katra pašvaldība, diemžēl, arī nedaudz savādāk pieprasa dokumentu noformēšanu un to apjomu. Pārsvarā jau tas viss atbilst likumam, bet tā pieeja katram no pieredzes var teikt, ka ir savādāka. Tāpēc lūdzu dariet to laicīgi. Pašvaldībai tas ir jāizskata 2 nedēļu laikā, bet jums nebūs laika reaģēt, ja gadījumā jums pēdējā dienā atteiks. Tāpēc ieteikums ir to darīt vismaz mēnesi pirms pasākuma. Citi dokumenti. Ar tiem dokumentiem ir domāts, ka, ja jūs gadījumā mēģināt saskaņot, piemēram, pasaules kausa posmu, tad tas ir jādara laicīgi, jo to dara federācija, kas ir noteikusi, cik mēnešus iepriekš šāds konkrēts pasākums jāskaņo atbilstoši IFS noteikumiem. Daži pasākumi ir jāskaņo, piemēram, ar dabas aizsardzības pārvaldi vai kādu citu institūciju. Varbūt jums ir nepieciešams saņemt atļauju par bīstamām iekārtām, ja tādas tiktu izmantotas pasākumā vai gaismas skaņas ierīcēm. Attiecīgi ir jānoskaidro, vai potenciāli jums arī citi dokumenti būs jāsaskaņo arī, lai saņemtu publiskā pasākumā